Vai tev kādreiz ir bijusi sajūta, ka bērns tevi nedzird? Lai ko tu darītu, lai ko tu teiktu, ir sajūta, ka tas viss aiziet tukšumā. Es esmu Elīna Kļaviņa, es esmu pepmamma, vadu arī bērna emocionālās audzināšanas kursus, un šajā video es izstāstīšu, kas ir tie iemesli, kādēļ ir sajūta, vai arī tiešām praktiski novērojam, ka bērni mūs nedzird, un arī iedošu dažas idejas, ko tu varētu darīt, lai uzlabotu komunikāciju jūsu mājās. Iesākumā atceries kādu situāciju no savas dzīves, tad, kad tu esi koncentrējusies vai koncentrējies uz kādu nodarbi, kas tev ļoti, ļoti aizrauj, vai arī kas tev tiešām ir jāizdara. Piemēram, tu plāno pagatavot pusdienas, un tev ir tāds galvā tas saraksts, tagad man ir jāizdara tas, tad tas, tad tas. Ja, un tu domā līdzi tam procesam. Vai arī tu lasi grāmatu, skaties seriālus, spēlē video spēles, un kādā brīdī tev kāds paiet garām un kaut ko pasaka. Tu tā kā dzirdi skaņu, ka kaut kas notiek, jā, bet normāli ir, ka tad, kad mēs esam koncentrējušies uz kādu lietu, tad mēs tā kā nepieslēdzam smadzenes, lai saprastu, vai tas ir attiecināms uz mums, vai tas ir kaut kas par mums, vai tā vienkārši kaut kāda fonā sarunāšanās. Tā kā šis ir viens iemesls, kādēļ bērni mums tiešām var, ja tā var teikt, nedzirdēt. Piemēram, situācijās, kad viņi spēlējas, ka viņi ir aizrāvušies ar spēli, un mēs ejam garām un sakam, hei, draudziņi, ir laiks nākt ēst, pusdienas ir gatavas, un nav reakcijas, ja? Un ir sajūta, ka mani nedzird. Ja? Tas ir viens iemesls. Tad tas, kas vēl arī bērniem ir raksturīgi, ka viņi, tad, kad mums ir jāiet no vienas darbības uz otru, piemēram, ir tā pati spēlēšanās, bērns spēlēs ar savām rotaļlietām, viņš ir iekšā savā fantāzijas pasaulē, iztēlošanās pasaulē, ir kaut kāds varbūt plāns viņa darbībām, ko viņš ir izplānojis, ko viņš grib izdarīt, un tad ir jāpārslēdzas uz citu aktivitāti. Un smadzenēs tas prasa diezgan daudz enerģijas, šī pati pārslēgšanās darbība. Tātad veikt kaut ko apbalvojošu, ja, kaut ko patīkamu, kaut ko, kur mēs esam aizrāvušies, pārtraukt šo darbību un pārslēgties uz nākamo. Tā kā tas prasa tā ir tāda spēja patiesībā, ko, ja tu tā padomātu par sevi, iespējams, ka tu arī piedzīvo šo, tikai mēs kā pieauguši cilvēki esam jau dzīves laikā raduši, iemācījušies tikt ar šīm pārejas situācijām diezgan labi galā. Tad kā tas varētu izskatīties, piemēram, bērns atkal ir tā kā aizspēlējies, viņam ir savas darīšanas ar spēlēm, un mēs pienākam klāt un sakam, tā kā, ir laiks beigt spēlēties, un tagad dosimies ēst. Un bērniņš tā kā sāk, tā var būt uzvedība, ko viņš rāda, it kā skatās citā virzienā un smējās, un varbūt skrien no mums prom, pārvērš to vai nu par rotaļu, vai arī pārvērš to par tādu izklāšanos gar zemi un raudāšanu, kā protestu pret šo darbību. Es negribu tagad iet ēst, es tagad gribu vēl spēlēties, vai arī tur vēl vienu multeni, vai vēl vienu kaut ko, bet neiet un nesadarbojās. Un tad mēs tā kā sēžam blakus un moralizējam. Mēs tā kā esam klausies, bet tagad ir jābeidz spēlēties, es jau tev ilgi ļāvu, tagad ir laiks un mums ir jāpēd, jo mums tur vēl tur plāni un tam. Ja? Šis viss rada bērnam, tā ir tāda emocionāla pārslodze, pārslēgšanās brīdī, ko vienkārši ir vērts saprast par nenobriedušām smadzenēm. Skaidrojums vēl varētu būt arī par kontakta trūkumu. Tātad mums nav izveidota saikne tajā brīdī. Mēs katrs esam savā pasaulē. Bērns ir savā spēļu pasaulē vai sava plāna kaut kāda realizācijas pasaulē. Un tad esam mēs ar savu ideju par to, kas tad mums tagad būtu jādara. Ja? Bet mēs neesam satikušies. Mēs esam tā kā divi
katrs savā frontē, ja tā varētu teikt. Ja? Mums nav uzbūvēti tiltiņi, lai mēs varētu viens otru sadzirdēt. Komunikācija ir kā tāda divvirzienu iela, ja mašīnas brauc turp šurp, un līdzīgi arī mēs ar savu bērnu. Tātad viens ir tas, ka mēs nododam informāciju, un būtu forši, ka mēs arī saņemam no bērna, tātad sadzirdam, pieņemam no viņa informāciju. Un tad arī mēs vislabāk varam parādīt, ka mēs klausāmies savos bērnos, ka viņu domas un jūtas mums ir svarīgas. Un šajā situācijā mēs izpētīsim tādas aktīvās klausīšanās, aktīvas tādas tiešas, iedarbīgas komunikācijas metodes, lai uzlabotu jūsu komunikāciju. Dažkārt mūsu informācija vai mūsu ziņojumi tā kā pazūd tulkojumā. Mēs izmantojam iespējams pārāk sarežģītus vārdus, pārāk garus teikumus, lai bērna smadzenes pārslēgšanās brīdī spētu šo uzklausīt un saprast vispār, ja, to, ko mēs mēģinam nodot. Vai arī tad, kad bērniņš ir aizrāvies un mums ir viņš jāapsauc, jānosprauž robežas, tad tas tiek darīts tādā veidā, kas ir pa daudz priekš maza cilvēka. Ja? Un tādēļ mums ir jāpadomā, kādā tādā skaidrākā un kodolīgākā veidā mēs varētu nodot savu ziņojumu. Ja? Pētnieki dažkārt tie, kas pēta bērnu attīstību un smadzeņu to uztveres spējas, tad stāsta par 14 vārdiem. Ja? Jautājums, vai tu vari savu domu nodot 14 vārdos? Tā kā ļoti īsi, un kas vēl ir svarīgi, tātad nebūvēt tādu garu saiti patiesībā, tādu virkni ar notikumiem, tātad tagad izdarīsim to. Te ir ļoti jāņem vērā bērna vecums. Ja mēs uzrunājam bērnu līdz 4 gadu vecumam un pārsvarā jūs arī esat tie, kas klausāties mani, jums ir šie pavisam mazie bērniņi, viņi nevar tik garu tā kā to ķēdi saslēgt un atcerēties. Tātad mums tas pasākums ir jāmēģina saskaldīt pēc iespējas īsāks. Ja mēs varam mēģināt tādā veidā, ka tagad to un tad vēl vienu nākamo darbību tādā veidā nokomunicēt. Ja, tā kā tiešām īsi un kodolīgi. Nākamais, kam es aicinu pievērst uzmanību, ir vide. Tātad, kādā vidē mēs atrodamies, lai mēs spētu uzrunāt bērnu, lai bērns varētu mūs sadzirdēt. Ko tas praktiski nozīmē? Ja mēs atrodamies jautrā ballītē, kur ir pilns ar maziem bērniņiem un visi jautrojās un daudzās un ir skaļi, un varbūt ir vēl kāds pasākumu vadītājs. Un mūsu bērniņš iet ārā no rāmjiem, ir pārstimulējies, un ir tāda sajūta, dažkārt varbūt es novērojis ballītēs, bērnam pilnīgi tā kā šaudās acis, viņš skraida apkārt tāds, it kā nesaprastu, kur atrodas. Tā ir tāda pārstimulācija, tagad ir pa daudz, un ja mēs mēģināsim šādā brīdī bērnu uzrunāt, visdrīzāk, īpaši, ja tu tur sauksi kaut ko, hei, tur Pēterīt, tā nedarīja, attālumu kaut ko, tas nesasniegs adresātu. Bērna smadzenes tajā brīdī nav kontaktā ar sevi, un ar dzirdes centriem tur tā kā tāda tāla saikne. Tas, kas mums ir jādara, mums ir jāņem vērā šis vides aspekts, bērna nogurums un jāiet viņam klāt. Ir katru reizi jāpieiet klāt, īpaši mēs zinām, ka mūsu bērniņš ir ļoti aktīvs, ļoti ātri pārstimulējis, tad noteikti izmanto iespēju, dodies viņam klāt, notupties vienā līmenī. Ja, te tīri tādas fiziskas, praktiskas lietas, ko mēs varam izdarīt. Pirmkārt, viens acu līmenis, notupjamies, vai arī dažkārt mēs varam pacelt opiņā. Ja mēs jūtam, ka bērns ir izgājis no rāmjiem pilnīgi un nespēja mums sadarboties un nevar mieriņā nostāvēt vai krīt gar zemi vai skrien projām. Kaut gan, ja krīt gar zemi, tas arī nav tas sliktākais variants, jo tad mēs varam viņam pievērsties tā kā no augšas. Bet, tā kā izveidot to acu kontaktu, bet vispār mums vajadzētu dabūt seju pret seju. Un ieskatāmies acīs un palūdzam bērnam, es vēlos redzēt tavas acis. Ja? Kaut kādu brīdi
var būt tā, ka viņš tās acis šaudās. Īpaši, ja bērns ir pārstimulējies, tā var būt uz visām pusēm. Tā kā, un vēl smaida un grozās prom, varbūt raud. Paņemam bērniņu opiņā, aiznesam uz kādu. Vislabāk būtu, ja jūs varat atrast vietu, kur ir tā kā man aiz muguras, ja tāds stūris, kas iedod robežas. Ja, tīri fiziski tās ir tādas robežas, kas mazliet var nomierināt bērniņu. Ja, tur, kur nav daudz citu mantu, nav citu cilvēku, mēs vienkārši aizejam vienā stūrītī. Ja, mājās to ir mazliet vieglāk izdarīt arī, ja, tad īpaši gadījumos, kad bērns ir jau tāds pilnīgi satrakojies. Nosēžamies un uzrunājam un palūdzam. Es citreiz saku vecākiem, ka es vēlos redzēt tavas skaistās acis. Lūdzu, ieskaties man acīs. Ja? Ja bērns atkal ir ļoti satrakojies, tad mūsu tonim ir ļoti nozīme. Visos gadījumos arī mūsu balss tonim ir milzīga nozīme tajā brīdī, kad mēs uzrunājam bērnu. Tas ir kaut kas, ko mēs varam ļoti viegli manipulēt ar sevi. Tā kā piemērojoties bērna vajadzībām tajā brīdī, ja? Un mainīt, un ar to balss toni, un ar acu skatienu, un ar vispār visu to mūsu būtību mēs varam bērnam iedot mieru un tādu drošības sajūtu. Ja? Lai viņš var mūs sadzirdēt, lai viņš var pieslēgties tam, ko mēs sakam, mums ir jābūt, ja mēs tā domājam analoģijās par bērnu, vispār par cilvēku smadzenēm, tad mazam bērnam nav līdz galam attīstīta pieres daiva. Tur īpaši nav. Tad tā auga, attīstās bērna augšanas laikā. Bet ja mēs runājam par tādu mazo vecumu līdz 3-4 gadiem, vai vispār tas pirmsskolas vecums, bet īpaši tie paši mazākie, tad tā pieres daiva tur ir tādā agrā attīstības stadijā. Tas, ko mēs darām ar savu būtību, visu būtību, tas nozīmē ar ķermeņa stāvokli, kā mēs sēžam, kā mēs skatāmies, kā mēs runājam, kā mēs pieskaramies, mēs modelējam tādu pieres daivu. Tā kā, lai cik bērniņš ir satrakojies, mēs esam domājošā smadzeņu daļa bērnam, kura vēl nav attīstīta, mēs esam tā, kas ir attīstīta, un iedodam to rāmīti, to mieru, to veidu, kā tad mēs komunicēsim. Ja? Un mēs varam tiešām ar balss tembru, ar pietiekami tādu lielu noteiktību. Ja? Tā nav stingrība vai dusmīgs balss tonis, bet tiešām tāds mierīgs, bet noteikts. Ja, un katra situācija droši var patrenēties ar savu bērnu, mēģināt pamodelēt, kā izklausās tava balss tajā vai citā situācijā, kā bērns reaģē uz tādu vai citu balsu toni. Tā kā nevajag tikai pārbaudīt to kliekšanu. Ja? Kliekšana nav tas, ko mēs gribētu. Ja? Attīstīt, bet vairāk tiešām skatīties, lai tas ir noteikts, tāds maigs pietiekami balss tonis, ja, un arī tā sejas izteiksme, tādas, citreiz, kā vai saka, tādas atvērtas acis, atvērta seja, nevis tur, tagad tu mani klausies, vai arī, mīļumiņ, lūdzu, ieklausies tajā, ko es saku. Tāda dudināšana un dziedāšana ir situācijas, kur tas nepalīdz, ja? Kur bērnam ir jāsajūt drošība, ka tu kā pieaugušais kontrolē šo situāciju. Ja? Tātad tā ir pietiekami stingrs, maigs un tāds drošs komunikācijas veids. Tas, ko vēl var likt klāt, ja mēs vēlamies, lai bērniņš mūs sadzird, ir pieskāriens. Tādā vienkāršā situācijā bērns savā nodabā spēlēs savā rotaļu stūrī mājās, ja, vai rotaļu vietā, ja, kur viņam ir rotaļlietas un kur viņš spēlēs. Un mums no viņa vajag, lai viņš beidz spēlēties un mēs ejam ēst, piemēram. Tad
Tas, kas var palīdzēt, ir atkal mēs notupjamies pie bērna, tas burtiski prasa visu kopā 30 sekundes, nevis turp šurp skraidīt tur 10 minūtes un pārdzīvot, ka bērns mūs nedzird. Tātad mums, kā informācijas sniedzējiem, mums, kuram vajag šo bērnu sadarbošanos, mums ir jāpārliecinās, ka bērniņš mūs ir sadzirdējis. Jā, nevis jāsagaida no maza bērna, ka viņš spēs šo pats visu izregulēt un novest līdz rezultātam. Jā, būs situācijas, kur tas varbūt nostrādās, bet, piemēram, ja mēs esam pagājuši garām vienreiz pateikuši un nav reakcijas, labāk netērē laiku pieklāt, notupies, uzliec bērnam roku uz pleca, jā, un tas jau būs brīdis, ka viņš var pacelt acis uz tevi automātiski. Ja, tāpat kā pieaugušajiem, tu ej klāt savam kolēģim darbā, uzliec roku uz pleca un saki, Klau, vai es varu palūgt tev uzmanību. Ja, un tāda normāla cilvēcīga komunikācija. Un tāpat arī bērnam mēs pieejam klāt, notapjamies, uzliekam roku uz pleca, sakam, Klau, varu mirklīti, vēl paspēlējies 5 minūtītes un tad dosimies ēst. Es atnākšu tev pakaļ. Tas, ko es tikko izdarīju. Tātad, pirmkārt, ir ziņojums un ir brīdinājums. Mums noteikti ir jādod bērnam tāda paredzamība. Mēs ļoti bieži bērnus, vispār arī, ko mēs novērojam sabiedrībā, mēs sagaidām, ka bērns varēs uzreiz tā kā uz sitienu pārslēgties. Vai tu to vari izdarīt pati vai pats? Jā, tātad iztēlojies situācijā, kaut ko es minēju pašā sākumā, ka tu kaut ko dari, tu esi aizrausies ar savām lietām, un tev kāds pasauc, un tagad vai tiešām tev ir viss jāmet zemē un jāizseju. Nu tā jau arī nebūs. Un tas ir tas, ko mēs bērniem arī mācam, šo pieklājību cieņu pret otru cilvēku darbu. Spēlēšanās ir bērnu darbiņš. Tas ir jāatcerās jau uz visiem laikiem. Tā ir viena ļoti svarīga attīstības daļa un bērna dzīves daļa. Starp citu, 18. martā vakarā būs bezmaksas nodarbība arī šeit pat YouTube tiešraidē par bērnu spēlēšanos, kā vispār spēlēties ar bērniem. Un es arī tur iemetīšu idejas par to, kāda tad ir šī spēlēšanās nozīme. Lūk, tādēļ atceramies šo elementāro komunikācijas pamatprincipu, ko mēs arī noteikti ievērojam ar pieaugušiem cilvēkiem. Ja mēs esam pieklājīgi vai nenormāli cilvēki, tad mēs parasti citus brīdinām par tām nākamajām darbībām, kas notiks. Jo kaut kā ar pieaugušiem mēs tā kā saprotam, ka tas labi darbojās un tas ir, tā ir cieņpilna komunikācija. Nereti tātad ar bērniem mēs vienkārši sagaidām, ka viņš uzreiz būs gatavs doties. Tādēļ ir svarīgi brīdināt. Mēs pieejam klāt un mēs pārliecinamies, ka bērns ir sadzirdējis brīdinājumu, ka pēc kāda laika sekos tāda un tāda darbība. Pirms stāstu tālāk par citiem tādas foršas komunikācijas pamatprincipiem, es vēlos tevi aicināt pieteikties bērna emocionālās audzināšanas kursam, kas sāksies 16. aprīlī. Tātad bērna emocionālā audzināšana, tas ir 10 nodarbību cikls. Iet 10 nedēļas. Mēs tiksimies no 16. aprīļa līdz 17. vai 18. jūnijam. Tātad uz Jāņiem mēs arī veiksim šīs tikšanās reizes. Tātad katru otrdienu tu varēsi izvēlēties vai nu rīta laiku grupai 9:30 līdz 11, vai arī vakara laiku no 5 līdz 6:30. Tātad no 17 līdz 18:30. Tas, ko tu iegūsi šajā kursā, ir 10 video nodarbības par bērna attīstības dažādām šķautnēm. Tātad tas, ko mēs pārunājam, tās 10 tēmas, ir bērna attīstība un temperamenta iezīmes, ķermeņa attīstība ir otrā tēma, trešā tēma ir piesaistes teorija, kā veidot drošas piesaistes attiecības ar bērniem. Ceturtā tēma ir par spēlēšanos, par rotaļāšanos, par fantāzijas nozīmi bērna attīstībā. Piektā nodarbība ir par valodas attīstību un komunikāciju. Tas pats, ko mēs tieši šodien arī pārunājam šajā video.
Sestā tēma ir par pašvērtējumu, kā veidot bērnam tādu optimālu, pozitīvu pašvērtējumu. Septītā tēma ir par disciplinēšanu, dažādas disciplinēšanas metodes, dabiskās, loģiskās sekas. Runājam arī par sodiem, vai tos vajag, un kā mēs varam izvairīties no skarbiem sodiem un veidot tieši tādu pozitīvu disciplinēšanu bērnam, robežu noteikšanu. 8. nodarbība ir viss par emocijām, stāstu par to, kā emocijas veidojas, kas viņas tādas ir un kā mēs varam veidot bērnam šo emocionālo inteliģenci. 9. nodarbībā runājam par problēmu risināšanas un plānošanas attīstību un tādu koncentrēšanās spēju bērnam, kad to var sagaidīt un kā to veicināt. Un 10. nodarbībā runājam par sociālām prasmēm, par draudzēšanos, palīdzēšanu, savstarpējo atbalstu. Un noslēgums, protams, ir šī 10. nodarbība. Lūk, tātad tev ir 10 teorijas video, kurus tu skaties tajā laikā, kad tev ir ērti. Tiekamies reizi nedēļā, otrdienās grupā, kopā ar līdzīgi domājušiem vecākiem, un vecāki vienmēr ļoti, ļoti novērtē šīs tikšanās reizes, jo tā ir iespēja tiešām pastāstīt par to, kā tev klājas, pajautāt interesējošos jautājumus un pārunāt atbilstīgi tās nedēļas tēmai, tās mūsu pieredzes un ko tad mēs domājam, piemēram, par to pašu disciplinēšanu. Jā. Lūk. Un tas, kas vēl ir pieejams šajā kursā, ir 2 individuālas sarunas ar mani, katram dalībniekam. Katra tikšanās reize ir 45 minūtes, tā kā tev ir iespēja šādu arī atbalstu izmantot, kā arī visa kursa laikā, visas šīs 10 nedēļas, tev ir tieši pieeja man. Tu vari ierunāt balss ziņas WhatsAppā, piemēram, vai sūtīt man e-pastu, un tad, kad es varu, tad es atbildu. Jā, parasti 24 stundu laikā es sniedzu atbildi vai uz tavu balss ziņu, vai ierakstītu ziņu, uzrakstītu vai e-pastu. Jā, tātad tiešām tāda 10 nedēļu intensīva apmācība par bērnu attīstību, iegūst tādu skaidrību par to, kas šobrīd notiek tavās attiecībās ar bērnu, kā viņš attīstas, ko tu vari ikdienā palīdzēt viņam mainīt, varbūt, ja nepieciešams, lai stiprinātu arī jūsu attiecības. Kā arī tev ir iespēja saņemt, visi dalībnieki saņem materiālus iešūtus tādā kā grāmatā, tātad izdalas lapas. Ja? Tās ir arī pieejams elektroniski, bet tā kā tev ir uz rokas, es sūtu, parasti arī uz ārzemēm es sūtu. Tā kā, ja tu klausies ne Latvijā, Anglijā, Zviedrijā, Francijā vienalga, ja? Man ir bijuši tiešām no visas Eiropas un arī no Kanādas un no Amerikas vecāki, tā kā no Latvijas. Ja? Un ir arī kaut kādi materiāli, piemēram, ja tu dzīvo kopā ar partneri, kas nerunā latviski, bet saprot angliski, tad arī dažus materiālus piedāvāju angļu valodā. Lūk tā. Tā kā tāds tiešām visaptverošs atbalsts un zināšanas 10 nedēļu garumā. Un tikai līdz 25. martam, ja tu šo klausies 24. gadā, tikai līdz 25. martam tev ir iespēja šo kursu iegādāties par agrā putniņa cenu, kas ir 264 eiro, maksājot visu uzreiz, vai arī var sadalīt maksājumu 3 daļās un reizi mēnesī maksāt 88 eiro. Ja, parasti šis kurs maksā 297 un, ja 3 maksājumos maksā, tad 99 eiro vienā reizē. Lūk tā kā gaidu tavu pieteikumu. Links ir ielikts video aprakstā. Tātad līdz šim izrunājām par to, kādēļ var izveidoties situācija, ka bērns tevi nedzird, un jau padomāt par to komunikāciju no tavas puses, kas varētu veicināt to, lai bērns tevi sadzird. Mēs runājām par mūsu balsi, izmantotajiem vārdiem, teikumu garumiem, mūsu brīdināšanu, ka mēs brīdinām bērnu par nākamajiem darbības soļiem, acu skatienu, balss tembru, sēju, pieskārienu.
Un tagad ir laiks tādai tiešām ļoti, ļoti svarīgai lietai, ko es arī minēju video sākumā par to, cik nozīmīga ir saikne. Tas, ka mēs esam uzbūvējuši tiltiņu uz bērnu, un viņš tad arī var mūs ieraudzīt, un mēs ieraugam viņu. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt arī ikdienā, īpaši šajās pārejas situācijās, arī tādā satrakošanās brīdī, tajā pašā ballītes piemērā, ko es minēju, kur bērniņš ir aizrāvies un varbūt tiešām satrakojies un vairs nejūt tās sava ķermeņa robežas un gāžās varbūt kādam virsū un nedzird un pilnīgi ir citā kosmosā. Tātad tas, ko mēs izdarām, mēs pieejam bērniņam klāt, piemēram, tajā brīdī paņemsim to spēlēšanos atkal, tas tāda vienkāršāka situācija, un tātad kā mēs izveidosim saikni? Tas, ko tu darīsi, tu pieeji klāt, notupies, saki, uzliec to roku uz pleca un saki tā, tagad ir laiks, dosimies ēst, jā, šobrīd jāpārtrauc spēlēšanās, bet pirms tu šo saki, vispirms tātad veidojam šo kontaktu. Un painteresējies, ko bērns dara, vai nokomentē to, kas ir noticis. Es skatos, ka tu esi uzbūvējis veselu pilsētu. Jā, tev tur, kas šeit ir? Jā, vai tu man vari pastāstīt mazliet? Interesanti, wow. Bērniņš būs, tā kā viņš ir iekšā tajā visā, viņš noteikti pieslēgsies, viņš būs gatavs nokomentēt to, kas notiek. Un tas ir tas brīdis, kad viņš iznāk, tā kā viņa apziņa, viņa apzināšanās iznāk tā kā priekšplānā, jo viņam nākas, lai noformulētu to, ko viņš dara, viņam nākas pieslēgt smadzeņu domājošo daļu, jo viņš tur bijis tādās emocijās tajā spēlē, piemēram, ja? Un tad viņam nāks tagad pastāstīt, un viņš ļoti dedzīgs būs tajā brīdī tiešām arī dalīties ar to, kur tu to uzbūvējis, un viņš stāstīs, un mēs apstiprināsim, un atkal laika ziņā tā var būt minūte. Un ja jūs padomājat par situācijām, kur tu esi mēģinājis jau viņu uzrunāt, pusstundu, un nekas nenotiek, ja? Tad kas ir minūte pret 30 minūtēm? Mēs varam veltīt laiku, un šo sauc par kontakta izveidošanu. Ja? Un tā ir tāds pamatprincips, kas darbojas ne tikai komunikācijas jautājumos, bet arī disciplinēšanas, robežu nosprašanas jautājumos. Tā kā tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams koriģēt bērnu uzvedību, pārliecinies, ka vispirms ir izveidots kontakts. Ja? Jo citādāk mēs tur katrs, kā es teicu, katrs savā frontē, katrs savā pasaulē, katrs ar savu plānu. Tikai tā atšķirība tāda, ka bērnam ir nenobriedušas, smadzenes tev ir nobriedušas, un mēs nesatiekamies. Lūk, tātad painteresējamies par to, ko bērns ir izdarījis. Mēs varam vēl veidot kontaktu caur to, ka mēs apstiprinam, piemēram, to, ka, mēs sakam, piemēram, kad ir forša ballīte, vai ne, un cik brīnišķīgi mēs te paspēlējāmies, un tagad ir laiks doties, iesim ķerties, lai dotos mājās. Un bērns, protams, ka jūtas neapmierināts, tā kā ir tāda normāla smadzeņu reakcija, un atkarībā no temperamenta kāds to paudīs skaļāk, kāds intensīvāk, kāds mierīgāk, tur būs kaut kāda varbūt. Ja? Ir gadījumi, kur var būt tāda pretreakcija, un atkal, lai izveidotu kontaktu, mums ir šī, pretreakcija jāuzrunā, kā tas izskatās, tātad tiešām negribas vai nedoties prom, tie ir tik jautri. Un mēs dabonam to jā no bērna. Viņš saka, jā, es negribu, jā. Kā tās ballītes vienmēr sāks, un tad viņas beidzas, bet cik forši tomēr. Un mēs atkal ar to, ka mēs to kontaktu izveidojam, mēs jau varam pateikt kaut kādu arī pozitīvo lietu. Ko mēs tagad pateiksim draugiem, pateiksim Jānītim, tā, un paldies par foršo ballīti, vai ne, cik tās bija jautri. Nevis pa katru cenu, beidz brēkt, tev ir jāiet, ejam, jāģērbjās, fiksi, ko var neklausīt, kāpēc tu mani nedzirdi, un tā tālāk. Ja? Bet izveidojam šo kontaktu, apstiprinam bērnam to, ko viņš tajā brīdī jūt, un viņš jūtas sadzirdēts. Un tas ir pats galvenais, lai viņš spētu sadarboties ar mums. Ja?
Tātad ļoti svarīga lieta ir vispirms izveidot kontaktu, un tad mēs esam painteresējušies, mēs esam apstiprinājuši bērna sajūtas, un tas neprasa ilgu laiku. Protams, ka atkal es nevaru šeit visas situācijas izstāstīt, bet var gadīties situācija, kur bērns ir tik pārguris, un te ir atkal mums jāņem vērā šie aspekti visi, ka bērns ir noguris, viņam nāk miegs, viņš ir pārstimulējies, un tā sadarbība un sadzirdēšana var būt izaicinošāka. Tas tikai prasīs no mums tādu lielāku darbu ar sevi, elpot, būt pārliecinātam, saprast, ka es neko sliktu nedaru. Tās ir bērna reakcijas, es būšu tas stiprais kalns, nezinu, ja, kas tāds mūris, kas šeit stāv un rada bērnam sajūtu, ka nekas nav pazaudēts. Ja, ka viss, ka tu esi drošībā, ka mēs esam drošībā, šis ir nepatīkams brīdis, šis ir grūti, jā, bet es esmu šeit, lai tevi atbalstītu, un mēs tiksim tam cauri. Nu, lūk, jā, tātad izveidojam kontaktu un vadām bērnu tālāk jau uz darbību. Nu tā kā es domāju, ka es esmu iedavusi tādus svarīgākos principus, daudz smalkāk un sīkāk mēs runājam BA kursā, tā kā izmanto iespēju, piesakies, un tad jau tiekamies. Komentārā lūdzu ieraksti, kas ir tas, kas tevi no šī video uzrunāja visvairāk, kas ir tas, par ko tu aizdomāsies ikdienā, ja tev ir kādi jautājumi, arī droši raksti, un noteikti nospied to ikšķīti, tātad like, var padalīties arī kādam, ja tev šita vērtīgi, kam tas vēl varētu noderēt, un arī abonē manu kanālu, jo es ik pa laikam likšu šādus, cerams, tev noderīgus video, lai stiprinātu tavas attiecības ar bērniem, un lai tu varētu būt tāds vecāks, kā tu vēlies, iejūtīgs un cieņpilns pret savu bērnu. Un tajā pašā laikā nesadzirgt prātā šito visu ļoti lielo centību. Labi, paldies tev, ka noklausījies.